Viennozīmīgi, ka projekts pats, kā saka, kliedz pēc parketa grīdām, nevis to, ko pēdējā laikā mīl likt. Saprotiet paši, vinils. Konkrēti šai telpā, kur mēs atrodamies, ir izvēlēts tāds ar balinātu laku, trīslāņu parkets. Šeit ir baltais pigments, tad viņš ir gaišs. Latvijā vispār izmanto ozolu vai osi. Ozolam ir zari vai nav zari, vairāk mazāk. Tā ir viņa tas šķirojums, selekcija. Osim šķirojums ir tā, ka viņam zara nav, bet viņš ir raibāks. Viņam ir tumšāks strīps, gaišāks strīps. Viņš tāds pēc izskata ir raibāks. Ja? Šī gadījumā šeit ir ozols. Bet šajā dizainā iedarās tieši tas, kad ir kaut kāds zariņš redzams, lai viņš būtu pēc iespējas dabīgāk, lai tā koka estētika būtu izcelta maksimāli. Vidējā slānī ir tas, kas notur šo visu dēli pilnīgā taisnumā, lai nestaigā, neliecās, nekas nenotiek ar viņu. Te ir tādi ziemeļu dižeglis klucīši. Tie klucīši sastāv no šīs egles, kas aug Skandināvijas pašos ziemeļos, un viņi nodrošina šī dēļa stabilitāti. Pats ozols nav tik stabils. To stabilitāti nodrošina tas vidusslānītis. Un ja mēs tā padomājam, kur aug tā ziemeļu dižegla, tie Skandināvijas paši ziemeļi. Viņa aug ļoti lēni, jo klimats tur ir diezgan dramatisks. Un tas nozīmē, ka tas ir sveķkoks, un viņš aug lēni, un visas sporas piepildās vairāk ar sveķiem nekā pie mums šeit augošie, teiksim, egles vai priedi. Ja? Tas nozīmē, ka tas ir samērā blīvs un labs uz mitrumu materiāls. Vēl viena lieta, ka viņš aug, kur vasarā ir plus 30 un purvi riņķi, ļoti liels mitrums, un ziemā ir minus 60 absolūts sausums. Viņi ir pieradusi nestaigāt pie šādām temperatūras un mitrums starpībām. Tas ir tas labākais, kas var būt tajā vidusslānī. Nu, un attiecīgi to visu pīrā kopā tur 2 mm arī ziemeļu dižeglas saplāksnes. Un šī konstrukcija atzīta par visstabilāko, labāko.